Ja tu tagad atskaties savu dzīvi atpakaļ, tev ir kaut kāds moments savā dzīvē, kurā tu labprāt atgrieztos otrais un izdzīvot viņu no jauna? Ui, nē, tas būtu diezgan tā. Ja tu man prasītu, nu, tu vienreiz kaut ko baigi garšīgi ēdi, tu varētu vēlreiz tu iebāzt mutē tādu sakošu ļātu? Nu, nē. Nu, tas tā kā jau apēsts. Nu, vairāk nevajag bāzt otrais mutē. Tad tie notikumi iet uz priekšu. Tur nav ko otrais darīt. Nu, nevar būt, ka priekšā nav nekas interesantāks. Nu, taču ir noteikti. Nu, kāda jēga tīt filmu apakaļ uz kaut kādu vienu momentu? Nu, vajadzētu atcerēties, dodies atcerēties to momentu, kas tev dzīvē patīk. To gan vajadzētu. Un, ja tev dzīvē kaut kāds satraucošs moments, kurš tev patīk, nevelc ārā fočiku un nesāc bildēt. Tu sačakarēsi jebkuru to momentu, un viņš tev nebūs. Viņš tev būs bildē, bet dzīvē un atmiņā viņš tev nebūs. Tātad Instagramā tu neesi? Es esmu, bet es tur ielieku bildītes, kuras man vienkārši patīk. Man bija garlaicīgi, es gāju, ieraudzīju kaut ko, kas man likās interesants, tu gribi pastāstīt citiem, es to izdaru. Bet tās visas tās, bildītes parasti, tā viesības ir pilnīgi nosprāgušas, nav ko darīt. Nu, tad safučam līdz pāriem, es mums skaužu. Bet no malas tiešām mēs ieraugam līdz baigā bāla. Īstenībā pirms un pēc tās bildēšanās tā bāla bija sūds. Jo normālā ballē tevi jautri, kāpēc, lai tu vilktu ārā fotoaparātu, kas tu debils esi? Ej, tusē, dejo, lec, dzer šņabi, kāpēc tu fočēt sataisījies? Nu, tā gan, darīt nav ko.